Šoreiz apskatīsim iespējas darbā ar uzdevumu sadaļu pie mācību priekšmeta, un šajā gadījumā paskatīsimies gan, kā izveidot mācību priekšmetam jaunas šīs sadaļas, gan attiecīgi, kā izveidot dažādu veidu uzdevumus un materiālus, ko iedot skolēniem, lai skolēni tad ar šo visu var strādāt. Šajā gadījumā jau ir mācību priekšmets, kurā ir ielikta kāda noteikta informācija, un mēs jau ļoti skaisti un uzskatām varam redzēt, ka visu informāciju, kas mums ir dota, mēs varam sakārtot tā saucamajās lielajās sadaļās, lai gan mums pašiem, gan arī skolēniem savos profilos ir daudz ērtāk orientēties un strādāt. Šajā gadījumā šeit mums ir 3 lielās sadaļas, visas šīs sadaļas mēs saucam kopā par tēmām, un kreisajā pusītē tad mums ir skaisti apskatāms. Mums ir iespēja redzēt visas tēmas, mums ir iespēja skatīt arī kādas noteiktas tēmas un tajos pievienotos uzdevumus, tajos pievienotos materiālus un dažādas citas lietas. Šajā gadījumā jau šeit ļoti pārskatām mēs to varam ieraudzīt. Un šādi mēs varam apskatīt katru no šīm sadaļām, vai arī skatīt visu uzreiz. Uzreiz, ko mēs ievērojam, tad šajā gadījumā pievienojot uzdevumus, pievienojot attiecīgi materiālus, uzreiz tajās vietās, kur mums būs nododamie uzdevumi, ne tikai materiāls, mums ir arī redzamas šīs iespējas, ka mēs varam paskatīties, cik ir nodevuši, cik ir piešķirti tiem skolāniem, kam ir iedots darbs, bet viņi to nav izdarījuši un nodevuši šajā vidē, un cik tad ir novērtēti. Tas viss ir redzams, un tajā brīdī mums tā ļoti smuki un caurspīdīgi ir iespējams apskatīt, kas kurā vietā ir veikts, un katru šo uzdevumu mēs varam arī apskatīt. Ja mēs skatāmies visas sadaļas kopā, tad šajā gadījumā mums ir redzamas tikai tēmas, mums ir redzami pievienotie materiāli, tādi lielie nosaukumi, bet, lai paskatītos katru uzdevumu, kas tajā ir iekšā, mums ir jāklikšķina uz tā virsū un jāizvēlās, ja mēs tikai vēlamies apskatīt, skatīt materiālu, un tad tālāk jau mēs varam rediģēt, ja tas mums ir nepieciešams, vai arī rediģēt pašu uzdevumu uzreiz, tajā brīdī, kad mēs pievienojam. Bet skatīsimies secīgi, kā tad mēs varam nonākt no paša sākuma līdz šādam te iznākumam. Pirmā lieta darba organizēšanai būtu jāuzstājas tēma, piemēram, kuru tad mēs izmantojam. Vai, ja tēma ir viena un tā pati, tad mēs varam likt materiālus vienu pēc otra, un tas secīgi nemainīs, jo materiāli sakārtojās no jaunākā uz vecāko, tad secīgi, lai skolēniem un arī attiecīgi skolotājiem tas ir vienkārši. Visas izveidošanas iespējas mums šajā sadaļņā uzdevumi, pie kuras mēs nonākam. Ja sākuma lapā mēs esam uzklikšķinājuši uz uzdevumi, mums ir iespēja izmantot pogu izveidot. Tāds plusiņš, uz kuru klikšķinot virsū, tad mums ir vairākas iespējas. Mums ir uzdevumi, viktorīnas uzdevumi, jautājumi, materiāli, atkārtot izmantojot uzdevumu, vai arī atsevišķi tēma. Un šajā gadījumā es pirmkārt sākšu ar tēmu, lai tad norādītu, zem kā tad es lieku apakšā visus nākamos materiālus, kas tad man ir paredzēti šīs tēmas ietvaros, un zem kuras tad es likšu ne tikai 1 stundas, bet arī turpmāko, līdz tēmas noslēgumu. Ņemu podziņu tēma, un šeit ierakstu tēmas nosaukumu. Vai nu ir saīsinājums, vai ir pilnais nosaukums, tas ir pēc katra paša izvēles, bet tālāk tad būs iespēja arī izrediģēt, ja nu tāda iespēja ir nepieciešama. Esmu izveidojusi, nospiedusi pogu pievienot, un kā mēs redzam, tad šajā gadījumā šī te sadaļa man parādās kā pirmā. Tad šeit mums apakšā arī parādās uzrakstīņš tāds mazais informatīvais. Skolēni var redzēt tikai tēmas ar publicētajām ziņām,
tās, kuras mēs esam apstiprinājuši, un vairāk neko tad viņi šeit izdarīt nevarēs. Zem šīs tēmas tad tālāk mēs varam kārtot nepieciešamos materiālus, uzdevumus un tā tālāk. Šajā gadījumā, lai pievienotu jaunu uzdevumu vai materiālu, es atkal izvēlos pogu izveidot, un tad skatos, kas man ir nepieciešams. Vai tas man ir uzdevums, vai tas man ir Viktorīnas uzdevums, vai tas ir vienkārši jautājums, vai tas ir materiāls, vai arī mēs vēlamies no šīs te pašas sadaļas izmantot kādu uzdevumu, ko iesniegt atkārtot. Sākšu ar materiālu. Kā jūs paši ievērojat, arī šeit katrai šai ikoniņai ir mazliet citādāka bildīte. Kā grāmatiņa mums ir apzīmēts materiāls, klikšķinu virsū un rakstu materiāla nosaukumu. Esam uzrakstījuši nosaukumu, kas šajā gadījumā ir obligāts, lai pievienotu kādu no šīm te materiāliem. Es varu izvēlēties, vai es rakstu aprakstu atsevišķi, ja man, piemēram, ir nepieciešams kaut ko piefiksēt, vai es vienkārši pievienoju nepieciešamo materiālu. Es šajā gadījumā ierakstīšu gan šo te aprakstiņu, gan attiecīgi būs pievienots materiāls. Nu ko, tad esam uzrakstījuši informāciju, šajā gadījumā, piemēram, norādot, kas tad mums ir pievienots šajā materiālā vai kur meklējam papildus informāciju. Un nākamais solis tad ir pievienot šīs lietas, kas tad mums ir nepieciešams. Lai pievienotu, mēs varam izvēlēties divus variantus. Viens, tad, kad mums jau ir viss sagatavots, atrodams un vienkārši pievienojums, mums ir iespēja izvēlēties pogu pievienot. Tad šeit ir vairākas iespējas, vai no Google diska, ja mēs esam šo materiālu ielikuši Google diskā un saglabājuši, vai ar saiti, tātad interneta saitīti, ko mēs izdarīsim ar uzdevuma.lv materiālu. Fails tādā gadījumā, ja mums šis te failiņš ir atrodams datorā un pievienojums, un YouTube video, tad šajā gadījumā jums ir saitīte vai informācija, kur tad mēs meklējam šo te materiālu no YouTube. Otrs variants ir, ka mēs šo te informāciju kaut kur esam dabūjuši, piemēram, mums ir tiešsaistes materiāls, bet mēs neievietojam viņu kā saiti, jo ir nepieciešama kaut kāda noteikta daļiņa. Mēs šo te materiālu vēlamies likt atsevišķā dokumentā, pārkopētu daļu norādītu vietu, kur tad mēs esam ņēmuši. Mēs varam arī izveidot šo materiālu, ar podziņu blakus izveidot un izvēloties, piemēram, ka tas mums ir dokuments vai prezentācija vai kāds cits variants. Manā gadījumā es sākšu ar šo te iespēju pievienot. Tātad pievienosim materiālus, kas tad mums šeit ir skatām. Es klikšķinu uz podziņas pievienot un izvēlos, ka man pirmā lieta, ar ko tad skolānam ir jāiepazīstās, ir prezentācija, neskaitot mācību grāmatu. Prezentācija manā gadījumā būs fails no datora, un tad šajā variantā es izvēlos iespēju fails. Klikšķinu virsū. Un man parādās izvēlnīt, kur tad man ir faila meklēšana. Augšā ļoti smuki šobrīd arī redzam, ka man ir iespēja norādīt jau no augšupielādēm. Līdz ar to izvēlos podziņu, kas mums zilā krāsā pa vidu norāda pievienošanu, ka mums šis fails ir jāizvēlās. Saprotu, kurā vietā tad manā datorā vai manā ierīcē, tad šis failiņš ir saglabāts, piemēram, šajā gadījumā būs lejupielādēs, atceros nosaukumu, uzklikšķinu, lai atlasītu, tad viņš iekrāsosies mums zilā tonītī un ņemu pogu atvērt. Līdz ar to šis failiņš tiks pievienots jau kā materiāls. Šajā gadījumā redzu, ka man šis ir PDF dokuments, uz kura, ja man nepieciešams, var uzklikšķināt un atvērt. Tālāk pievienosim arī informāciju no saites, šajā gadījumā no uzdevuma LV. Klikšķinu pogu pievienot. Šeit mums būs nepieciešama interneta saitīte, tad otrā iespēja, izvēlos saite, un man ir jāieliek šī saites adrese. Vai nu mēs šo saites adresi esam saglabājuši
kādā citā vietā un pārkopējam vai pārkopējam no attiecīgās saites adresītes internetā uzreiz, tā ir jūsu izvēle. Šajā gadījumā man jau ir sagatavots, atvērts šajā te pārlūk programmā šis te materiāls, kur es paņemu saitīti, nokopēju vienkārši un šajā vietā ielīmēju. Un tālāk apstiprinu pievienot saiti. Un jau redzu, ka man pievienojās saitīte, parādās nosaukums, parādās jau tāds kā priekšskatījuma attēls un attiecīgi, kur tad šis te būs atrodams. Un šobrīd parādu jums arī to, kā izskatāsies pievienoju video, tā kā papildus materiālu. Atkal jāizvēlās iespēja pievienot, šajā gadījumā YouTube, jo šis būs YouTube video, un mums ir divas iespējas. Vai nu mēs meklējam video ar saiti, vai varbūt rakstam šeit jau nosaukumu, ja mēs viņu zinām, un šajā gadījumā atkal man ir sagatavota saitīte, ko pievienoju, meklēju, un šajā gadījumā ir tā, ka tiek atrasts attiecīgais video, ja mums būs pēc nosaukuma, var parādīties arī šeit vairāki, tad jāizvēlās nepieciešamais. Klikšķinu virsū un atlasu, lai mums apkārt būtu tāda zila bieza līnija, un izvēlos iespēju pievienot. Šajā gadījumā, tādā secībā, kā jūs pievienojat, jums arī šie te materiāli pievienosies. Nu, šajā gadījumā, kā jūs redzat, secību gan mainīt mums nebūs iespējams, līdz ar to jau domājam, ja mums ir secība svarīga, kādā secībā pievienojam. Nu, nepieciešams arī aprakstā mēs varam papildināt. Kad esam veikuši visas nepieciešamās darbības, mums ir šis te viss jāapstiprina. Šajā gadījumā tas viss mums atradīsies labajā pusē. Redzat priekšmetu atkal, kad mēs varam pievienot arī vairākiem priekšmetiem, ja mums ir vienā klašu grupā viens un tas pats mācību priekšmets, mēs varam pievienot vairākiem uzreiz. Nu, piemēram, man ir bioloģija 8. C klasē. Ja tā tēma ir aktuāla arī, piemēram, A un B klasē, es uzreiz varu atķiksēt un pievienot, un man nav jātaisa atsevišķi šie te materiāli. Blakus, tāpat kā straumes sadaļā, man ir iespēja atķeksēt arī skolēnus, kam tad man šis materiāls ir pieejams. Tālāk ir iespēja izvēlēties tēmu, tā kā mēs izveidojām arī šo tēmas sadaļu, es izvēlos tēmu, šajā gadījumā posmu kāji, ja nepieciešams varu arī izveidot, un nākošā darbība mums ir saistīta ar to, ka mēs viņu publicējam. Šobrīd slīpekstā redzat blakus podziņā izlikņums ir rakstīts saglabāt. Tātad arī dažādu internetu pārāvumu gadījumā, ja podziņas saglabāts mums parādās, informācija nekur nepazudīs, mums viņa būs saglabājusies un redzama tikai mums kā melnraksts. Podziņai blakus izlikt mēs redzam atkal bultiņu. Un šeit atkal mēs varam izvēlēties. Izlikt, ieplānot, saglabāt melnrakstu vai atmest melnrakstu. Šeit šobrīd ņemšu iespēju izlikt un paskatos, kā mums tas izskatās. Nu, re, parādās uzdevums, parādās datums, kad esmu ielikusi, un iespēja arī šo visu materiālu rediģēt. Kā jūs redzat, tā kā materiāls apzīmējās mums ar tādu kā zīmīti, kur ir grāmatiņa, tad arī šeit šī ikoniņa ir priekšpusītē.